Nu, 2. decembris ir klāt. Lielā. Vislielākā. Uzmanīgi. Maz tik viegli ar Anne nāk. Jā, nāk. Opa. Tagad draudziņ. Tikai salīt. Roze ointmentē, rožu ziedīte. Ok. Jauki. Izskatās pēc somas. Taisam vaļā. Nu. Soma. Soma, jā. Be the change. Tas ir jaunā gada. Kļūsti par pārmaiņām. 2024. gada sauklis visam gadam ar notikumiem, kas būs pasākumi Be the change. Tā, kas tur vienkārši... Rāvēs slēdzīte. Rāvēs slēdzīte. No, nav slikti. Man tā liekas, ka viņa ir iekšpus mitrumizturīgā vismaz kaut kādā. Tā, par šo ziedīšu, tad tūlītās būs jautri. Tā, mums ir viena tāda ziedīte, ko mēs jau lietojam. Man liekas, no 2021. gada, kad viņa bija mums arī dāvanā. Vispār ar rozi ļoti spēcīga ziedīte gan visādiem sausumiņiem, gan, mēs viņu pārsvarā kā lupu balzām izmantojam, bet redz, tā kā mums bija daudz lupu balzām viņa sadāvināt, tad mums arī šīs neizgāja tik ātri. Tāpēc īstenībā man tāda ideja radās, ja nu kāds grib, ir iespēja padalīties, es pēc tam parādīšu kādos mazos trauciņos var ielikti. Ja kāds grib patestēt uz sevi, nu tiešām tur, kur ir roze un vispārējais tas sastāvs, vēlāk vēl es ielikšu informāciju, nu nav slikti, jo tas tiešām ir, kā Young Living, ka viņi ieguldās, tad viņi ieguldās, ne pa jokam, arī sastāvos, par to bišķi vēlāk. Un šeit jau pēc sastāva var redzēt to, ka tas ir tik daudz nezinām, nu vismaz man arī daži nezināmi, visādi sviesti un eļas vēl papildus klāt, lai, nu, kā ziedītes, kad taisa parasti, kas ir bišu lasks, kaut kādas eļiņas, tur E-vitamīns, un tur vēl, nu, nav tik daudz, bet nu šeit tas vienkārši, kā saka, viņi ļoti rūpīgi izskatīt. Kaut vai kā maziņš produktiņš, bet tomēr ir ieguldīts maksimālais, nu, augstas kvalitātes sastāvdājs. Plus, protams, pēc šīm ētriskajām eļiņām, pasieties kāda bagātība, ko uzreiz jau var izsecināt, ka šīs eļas būs labas arī, ja kāda veida ādas kopšanai vai āda, nu, kas kaut kādas skaistās lietiņas, kaut vai bāzes eļiņu, un iemasēt savu sejas ādā vai, apstrādāt ādiņu, tā kā tas jau ir špikerītis. Nu tā, te vēl arī varam pastīties vēlreiz to pašu sastāviņu atsevišķi eļiņas, ja, ka mēs viņu izmantot arī sēņām, starp citu, ko mirre redzēt oksidējas, tā uzreiz liecina par ļoti labu kvalitāti. Viņa, protams, ir ilgstoši, bet viņa ir tāda, nu, tas ir vienkārši kaut kas vispār atsevišķi stāstāms. Pāčolī palmrozīte, gerānī vai īlanks vai tēskoks vai koriandrs vai burkānu sēklu un rozīte. Var ar melno ķimeņu eļiņus kā bāzīti izmantot, var arī mūsu V6, tā kā man viņa jau ir lietošanas nobružājusies. Nu, vārds sakot, tas jau ir smuks špikerītis, ja gribat kaut ko ar ādiņu, un ne tikai, ir vēl īstenībā vairākas eļas, ko var ar ādu darīt. Sejas ādu vai ķermeņa ādu, ja ne atceramies ne tikai sejas, bet arī ķermeņa ādē. Tā kā ziedīte ir laba ģimenei visiem, gan bērniem un pieaugušajiem. Ja gribas, var sadalīt vienkārši pa mazākiem gabaliņiem ar lāpstiņu izgrebt un sadalīt tā, lai būtu katram savā kaut kādā ķabītī ielikt, jā, lai ar pirkstiņiem nav tā, ka visi pirksti vienā traukā. Un vēl papildināšu dažus faktus, dažas lietas, kas man pašai interesanti bija par šiem gadiem, kad vienkārši paskatoties uz šo sastāvu un vispār pētot arī citus produktus, kas ir bijuši līdz šim pieejami. Es domāju, kāpēc tāda visāda sīkumiņa, var kaut kāda tāds sviestiņš, tāda eļiņa, kaut kādas mazas ziedītes, nekam tas vispār, nu, priekš kam tā saspringt, lai kaut ko tādu uzradītu. Un tad, kad dziļāk iegāju arī Young Living šī kvalitātes izpratnē, C2C standartos, ko viņi paši radījuši, neskatoties ne uz kaut kādu organizācijas noteikumiem, neko vispār. Paši vienkārši no sirds uzlikuši tik augstu latiņu kvalitātei, un kas vienkārši pētīju, skatījos, wow, kāpēc, nu, un tur labāko, arī tādam it kā vienkārši ziedītei. Nu, mēs paskatāmies, no kā ziedi sastāv, un elementāri, nu, ko mēs paši varam uztaisīt. Bišu vasku paņemam, kaut kādu vēl bāzes eļu, eterisku eļu, viss gatavs, smuka ziedīte. Bet visu šo skaistumu saliek iekšā un izveido tādu tiešām ļoti kaut kādu vērtību, ļoti augstvērtīgi. Un produktu, kad tā rūpi par cilvēkiem, ka tu vari dabūt, kāpēc tev jāņem kaut kas, ja tu vari dabūt vēl labāk.
Un tā radināšana pie vēl labāk un vēl labāk, un paņem sev visu, ko tu vari maksimāli labi. Un tas tā kā iedeva tādu pilnīgi citu redzējumu uz kā vispār pa lietām, pa dzīvi, par jebko. Un skatoties to, kad arī meklēju Latvijā arī tas pats šīs sviests, kakao sviests, bet tiešām dabīga. Ja godīgi, nu tā, ka līdz nielītēm Latvijā nevar dabūt. Labi, bišu vasks, jā, pie bitiniekiem, tad pie bitiniekiem arī ņemat patiešo, jā, bet tādu pilnīgi tīru, lai arī visi, kas ir rakstīti bio-eko, saprotiet, bio-eko, tas nenozīmē vispār neko. Nu, es domāju, daudz jau to zinu, un mūsdienās tas ir tikai sauklis, jo apakšā, kad tu skaties vēl dziļāk, un ir daudz lietas, ko var arī nerakstīt, diemžēl, jā. Regulas to atļauj, ka tu nosauc citos vārdos, bet īstenībā tur apakšā kaut kas vēl ir citādāks. Tu tāds parasts mirstīgais nezināsi, ja nav blakus īstenībā kāds bioķīmiķis. Un mums ir paveicies par to, ka mums ir, tomēr šajā ēteriskajā mūsu ģimenē ir bioķīmijas doktora, kas tam visam ir redz cauri, arī no citas puses vienkārši mēs tā slēgtā vidē arī par to padiskutējam un redzam pavisam kaut ko citu, jā. Protams, necīnoties ar to, tāpēc, ka nav vajadzība cīņu vai kaut kādu neapmierinātību izrādīt, vienkārši meklēt, kur var, jā. Un Young Living tāpēc ir izmeklējuši arī to sadarbības partnerus, arī, bet tā, pieņemsim, kā murmuru sēklu sviests. Nu, viņš kaut kur varbūt ir pieejams, bet viņi izmeklējuši tādu, nu, kur tiešām pēc viņu standartiem atbilst kaut kas, nu, maksimāli pietuvināts, kur tiešām viņi arī redz, tā ir kvalitāte, tā ir tīra, tur nav nekas vispār piejaukts. Jo šodien var ļoti daudz ko uzrakstīt, pateikt, ka tas ir dabīgs, bet patiesībā tas tikai vārds. Bet sastāvs kā citās ir. Un tie cilvēki, kas dod tīras lietas, un arī personīgi esmu Latvijā ar dažiem uzņēmējiem, kas audzē Latvijā arī tīras bāzes eļas, tādas citādākas eļas nekā par arī tādas nedzirdētas, varbūt ar mārdadzes, jūs zināt, jā, idras eļa un kaut kādas specifiskas vēl eļas, kad bioloģiskajā saimniecībā audzē. Es esmu ar uzņēmējiem personīgi runājis, Ines, tas viss maksā ļoti daudz. Tas nav tas, ka vienkārši tie ir veikalā, un tas tā pat Latvijas uzņēmēji to saka. Un ļoti grūti Latvijas tirgu ir izdzīvot, praktiski tas ir nevis praktiski, bet tas ir neiespējami, ka tas vairāk tiek veidots uz eksportu un meklēt uzņēmumu, kas novērtē kvalitāti un ir gatavi par šo maksāt. Un tāpēc sadarbības partnerus meklē ārpus Latvijas, jo Latvijā nav maksāt spēja. Protams, tāpēc, ka mūsu dzīvesveids, tas, kā mēs esam to kā mēs to redzam, mums ir citas prioritātes un mūsu izpratne par kvalitāti atšķirās, ja. Un es viņu saprotu pilnībā, tāpēc arī šis produkts, un ja viņš būs pilnīgi citādi cenā, ja, nekā tas nav pa 5 eiro, tas arī nav pa 10 eiro, ja. Ir kā maza tubiņa, bet viņa pietiekoši daudz maksā, bet arī viņa pietiekoši ilgi kalpo. Mums tas ir pusotrs gads jau, un kāpēc gan neizdalu šo laiku, tas vispār nav nekas augstvērtīgs kvalitīvs produkts, un viņš nebojājās. Par ko ir runa, kad ir augsta kvalitāte klāt, tad nebojājās. Un kad mēs jūtam, kad kaut kas skābekļa ietekmē jau bojājās un veidojās un mainās, nu, tad ir skaidrs, ka tur kaut kas ir citādāks. Vai sakot, šī tēma ir plaša, ko kā runāt un stāstīt un pieredzēts. Ir ļoti daudz par šiem gadiem. Es mēģinu to vienkārši pieņemt, un ja man ir iespēja dabūt kaut ko labāku priekš sevis kaut ko, ja, es to, protams, paņemu un ar prieku, un necīnoties ar to, ka tur šis, ir vienkārši tās aizskadrs, kas mums notiek, ir pilnīgi citādāks, jā, tā kā pateicība šai pieredzē, ka var apskatīties uz to visu no citas puses, un pieredzēt tomēr kaut ko pat ļoti labu, un esmu visa cieņa šim uzņēmumam par to, kā viņi ieguldās, un kā viņi arī parāda, kāpēc viņi tā dara, kāpēc viņiem ir vajadzīgs pats labākais, ja, un ka viņi parāda, ka pats labākais nekad nemaksās lēti, vienkārši, lai mēs sākam mainīt savu domāšanu uz to, kad arī, ja no uzņēmuma viedokļa, no uzņēmēja viedokļa, ja es paskatos, kā uzņēmējs, es taču arī pa brīvu neko neatdošu, vai ja es ražošu tāpēc, ka man vajag vairāk un pa mazāku cenu, tur nekā laba nebūs iekšā, tas ir vienkārši loģisks secinājums jau, ja. Bet ja viņam ir adekvāta cena un viss atbilst videi, kur viņš ir audzinājis, un tā viņa misija vai tā jēga, kāpēc viņam ir bioloģiskā saimniecība, ja, ka tu tam redzi visu tam pamatu, tad attiecīgi tā cena ir pilnīgi citādāk. Tā kā tāds papildinājums ir kā tāds maziņš produktiņš, bet viņš tēma ļoti liela paceļ augšā, nevis tikai viņš vienīgais, bet arī citi produkti, kas ir līdzīgi. Tā kā ir par ko padomāt, padomāsim, saitīsim katrs priekš sevis. Un nav nekas slikts šai pasaulē, viss ir labi, visi pieredze, ejam tālāk pieredzam.